Trešā leģenda – teiksme par Atlantīdu. Ceturtā pamatrase Atlanti parādījās apmēram pirms 4–5 miljoniem gadu. Tajā laikā trešajā rasē jau iezīmējās lejupslīde, bet milzīgā Lemūrijas kontinenta lielākā daļa vēl pastāvēja. Jaunā lielā rase sāka veidoties tur, kur tagad atrodas Atlantijas okeāna vidusdaļa. Toreiz šajā vietā bija daudz salu. Laika gaitā tās pacēlās virs ūdens un izveidoja lielu kontinentu Atlantīdu. Ceturtās rases cilvēki cēlušies no trešās rases, septītās apakšrases izredzēto kārtas. Pirmie Atlanti augumā bija mazāki nekā lemūrieši, un tomēr arī viņi bija milži, sasniedzot 3,5 metru garu augumu. Gadu tūkstošu ritumā viņu augums pakāpeniski samazinājās. Pirmās apakšrases ādas krāsa bija tumši sarkana, bet otrās apakšrases ādas krāsa bija sarkanbrūna. Pirmie Atlanti bija gluži kā bērni. Viņu apziņa nesasniedza lemūriešu pēdējo apakšrasu līmeni, tāpēc viņu attīstība notika tiešā cilvēces lielo aizpiltņu vadībā. Trešajā rasē viņi tika apveltīti ar saprātu. Lielās brālības hierarhi iemiesojās pirmo Atlantu vidū viņu vadītāju personā. Savu vadītāju dievišķo skolotāju ietekmē Atlanti sāka ticēt tam, ka eksistē augstākā kosmiskā būtne, kas ietiecas visā esošajā. Kā šā visaugstākā jēdziena simbols tika iedibināts saules kults. Lai cildinātu sauli, Atlanti kāpa kalnu virsotnēs. Tur no monolītiem akmeņiem viņi izveidoja kaut ko līdzīgu apļiem, kuri atainoja saules ceļu gada laikā. Šie akmeņi bija izlikti tā, ka cilvēkam, kas stājās upura altāra priekšā apļa vidū, saule vasaras saulgriežu laikā parādījās aiz viena akmens, bet pavasara ekvinokcijas laikā aiz cita akmens. Šie paši akmens apļi kalpoja arī zvaigznāju astronomiskiem novērojumiem. Atlantu trešā apakšrase Tolteki sasniedza savas rases attīstības augstāko pakāpi. Arī viņi bija liela auguma, sasniedzot 2,5 metru garumu. Ar laiku viņu augums kļuva mazāks, līdz sasniedza mūsdienu cilvēku garumu. Šīs apakšrases ādas krāsa bija vara sarkana. Apakšrasē bija pareizi sejas panti. Tolteku pēcteči ir tīrasanīgie peruāņu un acteku pārstāvji, kā arī Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas sarkanādainie indiāņi. Apmēram pirms miljonus gadiem, kad Atlantu rase bija savā plaukumā, Atlantīdas kontinents aizņēma Atlantijas okeāna lielāko daļu. Atlantīdas ziemeļu mala stiepās dažus grādus uz austrumiem no Islandes, iekļaujot Skotiju, Īriju un Anglijas ziemeļdaļu, bet dienvidu mala līdz vietai, kur tagad atrodas Rio de Janeiro, iekļaujot Teksasu, Meksiku, Meksikas jūras līci, kā arī daļu no Amerikas Savienotajām valstīm un Labradorus. Kontinenta ekvatoriālie apgabali aptvēra Brazīliju un visu okeāna plašumu līdz Āfrikas zelta krastam Ganai. Tagadējās Azoru salas bija Atlantīdas kontinenta augstākās kalnu grēdas, nesasniedzamas sniegiem klātas virsotnes. Bija arī atsevišķas it kā no Atlantīdas atrautas, dažādas formas salas, un vēlāk tās kļuva par Eiropas, Amerikas un Āfrikas kontinentiem. Visvarenākās impērijas radītāji starp Atlantīdas tautām bija Tolteki. Apmēram pirms miljonus gadiem, pēc ilgiem savstarpējiem kariem, atsevišķas ciltis apvienojās vienā lielā federācijā, kuras priekšgalā bija imperators. Iestājās visas rases miera un uzplaukuma laikmets. Daudzus tūkstošus gadu Tolteki valdīja pār visu Atlantīdas kontinentu,
kļūdami aizvien varenāki un bagātāki. Zelta vārtu pilsēta, kas atradās Atlantīdas austrumu daļā, bija imperatoru rezidence. Viņu vara aptvēra ne tikai visu kontinentu, bet arī salas. Visa šī laikmeta gaitā uzticību iemantojošie vadītāji vienmēr uzturēja sakarus ar slepeno hierarhiju, pakļāvās tās priekšrakstiem un darbojās saskaņā ar tās plāniem. Tāpēc arī šis laikmets bija Atlantīdas zelta laikmets. Pārvalde bija taisnīga un svētīga. Uzplaukums bija mākslās un zinātnē. Valsts vadītāji, izmantojot slepenas zināšanas, guva patiesi neparastus rezultātus. Šajā laikmetā Atlantīdas kultūra un civilizācija sasniedz savu kulmināciju. Uzplaukuma laikā imperatoru jeb adeptu ietekmē tauta guva vistīrāko un patiesāko dievišķās idejas izpratni. Simbols bija vienīgā forma, ar kuras palīdzību varēja piekļūt tās kosmosa būtības idejai, kura būdama vārdos neizsakāma caurauž visu. Tādējādi saules simbols tika pieņemts un saprasts viens no pirmajiem. Uguns un saules kults tika cildināts lieliskos tempļos, kas augstu slējās visā kontinentā, bet it īpaši zelta vārtu pilsētā. Tajos laikos bija aizliegta jebkāda dievību attēlošana. Saules disks bija vienīgā cienīgā emblēma, uz kuras drīkstēja attēlot dievības galvu. Un šis attēls atradās visos tempļos. Šis zelta disks parasti tika novietots tā, lai pavasara ekvinokcijas vai vasaras saulgriežu laikā to apspīdētu pirmais saules stars. Atlantīdas zinātne un māksla savu augstāko attīstību sasniedza Tolteku apakšrasē. Neviena no pārējām Atlantīdas apakšrasēm nevarēja sacensties ar Toltekiem. Rakstību izveidoja un ieviesa Atlanti. Viņi rakstīja uz plānām metāla lapiņām, kuru virsma atgādināja balto porcelānu. Viņi prata tekstu reproducēt un pavairot. Uzplaukuma laikmetā bija 2 kategoriju skolas. Pamatskolas, kur mācīja rakstīt un lasīt, un speciālās skolas, uz kurām pārcēla apmēram 12 gadus vecus īpaši apdāvinātus bērnus. Šajās augstākajās skolās viņi ieguva visai plašu izglītību. Te mācīja botāniku, ķīmiju, matemātiku, astronomiju. Liela uzmanība tika veltīta tam, lai katrs izglītots cilvēks vispārējos vilcienos pārzinātu arī medicīnu un paņēmienus ārstēšanai ar magnētismu. Visas mācības skolās tika pasniegtas citādi nekā pie mums. Skolotāja galvenais uzdevums bija attīstīt skolēnu apslēptos psihiskos spēkus un saistībā ar to eksperimentāli iepazīstināt viņus ar noslēpumainiem dabas spēkiem. Skolēni tika iepazīstināti ar augu, metālu, dārgakmeņu apslēptajām īpatnībām, kā arī ar metālu transmutācijas ķīmisko procesu. Lielākajai daļai cilvēku tolaik piemita spēja pārvaldīt psihiskos spēkus. Īpaši izcilas personības tika apmācītas augstskolās un universitātēs, kur speciāli attīstīja viņu apslēptos individuālos spēkus. Augstskolās jo sīki tika apgūti jautājumi, kas skāra vienu no Tolteku galvenajām nozarēm – lauksaimniecību un zemkopību. Te mācīja izaudzēt īpašas dzīvnieku sugas, audzēt speciālus augu un graudaugu šķirnes. Auzas un dažas citas graudaugu šķirnes ir kviešu un dažādu uz mūsu planētas sauļa augušo zāļu krustojuma rezultāts. Bet kvieši nav mūsu pasaules produkts. Tos gudrības skolotāji atgādāja šurp no citas planētas. Visi eksperimentālie pētījumi šajā jomā notika Atlantīdas agronomijas skolās. Viens no šo pētījumu rezultātiem bija banāna pārsteidzošās pārvērtības.
Sauvaļas banāns sākumā bija gandrīz bez mīkstuma un pilns ar sēkliņām kā melone. Tikai pēc daudziem simtiem, bet iespējams arī tūkstošiem gadu, daudziem potējumiem un īpašiem audzēšanas apstākļiem, beidzot deva augli bez sēkliņām, kādu mēs to zinām šodien. Neskaitāmajos krustošanas un jaunu dzīvnieku un augu sugu izaudzēšanas eksperimentos Tolteki izmantoja mākslīgo siltumu un gaismu. No mājdzīvniekiem Tolteki ieaudzināja īpašas sugas cūkas, kas izskatījās pēc maziem tapiriem. Arī lielus dzīvniekus, kas izskatījās pēc kaķiem, arī suņu priekštečus, kas bija līdzīgi vilkiem. Kā slaucamos dzīvniekus, viņi izaudzināja īpašu veidu lopus, kuri pēc izskata atgādināja kamieli, tikai bija mazāka auguma. Peru lamus cēlušās no šiem dzīvniekiem. Hierarhijas gudrā vadība izpaudās arī norādījumā uz to augu un dzīvnieku valsts galvenajiem tipiem, kuri savu formas un apziņas evolūciju iziet ar tiešas cilvēka iedarbības palīdzību. Tā piemēram, tāda izšķildīga dzīvnieka kā zirgs formas attīstība bija daudzu eksperimentu rezultāts. Šos eksperimentus tā laika cilvēks izdarīja pēc hierarhijas priekšrakstiem un ar tās palīgu iesvaidīto starpniecību. Zemkopībā liela nozīme tika piešķirta astronomijai, kas tajos laikos nebija abstrakta zinātne. Arī apslēptās ietekmes uz dzīvnieku un augu dzīvi bija izpētes priekšmets, un atlanti prata izmantot šīs vērtības. Zināms bija arī paņēmiens, kā izsaukt lietu. Par mākslas attīstību jāteic, ka mūzika pat uzplaukuma laikmetā bija ļoti vāja attīstīta, un mūzikas instrumentu forma bija galīgi primitīva. Arī glezniecība nekad nesasniedza augstu attīstības pakāpi. Turpretim tēlniecība sasniedza augstu attīstības pakāpi. Katrs, kam bija līdzekļi vai iespēja, uzskatīja par pienākumu uzstādīt templī savu skulpturālo tēlu, kas bija darināts no koka vai bazaltam līdzīga akmens. Bagātākie pilsoņi savas skulptūras atlēja zeltā vai sudrabā. Galvenā mākslas nozare tolaik bija arhitektūra. Dzīvojamos namus pat pilsētās ieskāva dārzi. Raksturīga Tolteku mājas iezīme bija tornis, kas pacēlās vai nu mājas stūrī vai centrā. Tornis beidzās ar smailu kupola un parasti tika izmantots kā observatorija. Ēkas fasādi rotāja freskas, skulptūras vai krāsaini ornamenti. Atlanti bija iecienījuši spilgtas krāsas un aplesnoja savus mājas kā no iekšpuses, tā no ārpuses. Gaisma namos ieplūda caur īpašu stiklam līdzīgu materiālu, kas gan nebija tik caurspīdīgs kā mūsdienās stikls. Sabiedriskās ēkas un tempļi pārsteidza ar savu smagnējību un gigantiskajiem apmēriem. Tempļos bija milzīgas zāles, kas atgādināja grandiozās zāles Ēģiptē, taču tās bija vēl lielākas. Tāpat kā personiskās mājas, arī tempļus greznoja torņi, kuru ornamenti un freskas atbilda to bagātībai. Torņus izmantoja kā observatorijas un arī saules kulta ceremonijās. Tempļus un sabiedriskās ēkas rotāja mākslinieciskas inkrustācijas un zelta plāksnītes. Sabiedriskajām vajadzībām paredzētās būves parasti sastāvēja no 4 ēkām, kas apjoza centrālo pagaumu, kuru vidū atradās Strūklaka. Atlantīdas galvaspilsēta, Zelta vārtu pilsēta, atradās pakalnu nogāzēs, jūras krastā. Lieliskiem mežiem klātais apvidus kā parks ieskauj šo pilsētu. Netālu esošā kalnu grēda deva pilsētai ūdeni. Kalna galā pacēlās imperatora pils, ko ieskāva dārzs, caur kuru plūda strauts.
kas vispirms apgādāja ar ūdeni imperatora pili un viņa dārza strūklakas, bet tālāk kā kaskāde gāzās tādā kā aizsarga grāvī, kas apjoza pils teritoriju, tā atdalīdams to no pilsētas, kas atradās zemāk. 4 kanāli no šā aizsarga grāvja piegādāja ūdeni pilsētai un 3 zemāk izvietotiem apvedkanāliem. Ārējais apvedkanāls, kas atradās zemāk par abiem pārējiem, tomēr pacēlās virs apkārtējā līdzenuma. 4. kanāls bija jau pašā līdzenumā. Tas savāca visus lejup plūstošos ūdeņus un aizvedīja tos uz jūru. Tādējādi ar kanālu palīdzību pilsēta bija sadalīta 3 koncentrētās joslās. Pašā augstākajā joslā, kas tieši piekļāvās pils teritorijai, bija ierīkots sacīkšķu laukums un kuploja milzīgi sabiedriskie dārzi. Šajā joslā atradās lielākā daļa valdības iestāžu. Turpat bija arī nams ārzemniekiem, īsta pils, kurā ārzemnieki, kas apmeklēja pilsētu, visu laiku varēja baudīt saimnieku labvēlību. Nākamajā joslā atradās personiskās mājas un tempļi. Plašā līdzenumā visur vidēja villas, bagātākās šķiras rezidences. Samērā nabadzīgā iedzīvotāju daļa mita zemākās joslas rajonā, kā arī kanāla otrā pusē pie pašas jūras. Viņu mājas ciešāk spiedās cita pie citas. Vislielākā uzplaukuma laikā Zeltavārdu pilsētā dzīvoja vairāk nekā 2 miljoni cilvēku, bet visas Atlantīdas iedzīvotāju skaits Tolteku apakšrases ziedu laikos sasniedza 2 miljardus. Atlanti izmantoja augsti attīstītu tehniku. Viņi bija īstenojuši gaisa kuģa jeb lidojošās mašīnas ideju. Parasti šajās mašīnās varēja pārvietoties ne vairāk kā 2 cilvēki, taču dažās varēja sakāpt arī 6 un pat 8. Gaisa kuģu būvniecībā tika izmantots īpašs 3 metāla sakausējums. Šis baltais metāliskais sakausējums bija ļoti dārgs. Gaisa kuģu virsma tika pārklāta ar šī metāla plāksnītēm. Atlantu gaisa kuģi tumsā mirdzēja tā, it kā būtu klāti ar spīdošu apmetumu. Tie izskatījās pēc kuģiem ar slēgtu klāju. Dzinējspēkam izmantoja ētera paveidu. Kuģa centrā atradās kaste, kas bija šā spēka ģenerators. No tā spēks pa 2 caurulēm nonāca kuģa pakaļgalā. No šīm caurulēm uz leju atzarojās 8 papildu caurules. Kuģim paceļoties, atvērās šo papildu cauruļu vārstuļi. Strāva, izgājuši caur šīm caurulēm, atsitās pret zemi ar tādu spēku, ka kuģis pacēlās gaisā. Turklāt turpmākais atbalsta punkts tam bija gaisa blīvums. Lielākā daļa strāvas plūda pa galveno cauruli, kuras gals kuģa aizmugurē bija vērsts uz leju, veidojot apmēram 45 grādu leņķi. Šī caurule palīdzēja kuģim pacelties un vienlaikus virzīties uz priekšu. Atlantiem bija arī jūras kuģi, kurus iekustināja tāds pats spēks kā tikko aprakstītais. Tikai to dzinējspēkam bija blīvāks sastāvs. Vēlāk, kad kari un iekšējās nesaskaņas darīja galu zelta laikmetam, militāros gaisa kuģus lielākoties nomainīja jūras kuģi. Tad tos sāka būvēt kā kara transporta kuģus, kuros varēja sakāpt pat līdz 100 karavīru. Apmēram 100 000 gadu pēc zelta laikmeta sākās lielās Atlantu rases lejupslīde. 3. rases laikā tā saukto neprātīgo līdzību zvēriem izpaudās milzīgu cilvēku veidīgu briesmoņu laišanā pasaulē
Tie bija cilvēku un dzīvnieku kopīgie pēcnācēji. Laika gaitā šo radījumu pēcnācēji arī jau apstākļu ietekmē mainījās, līdz beidzot kļuva mazāki un izvērtās zemākajos miocēna perioda pērtiķos. Ar šiem pērtiķiem vēlākie atlanti atjaunoja tā saukto neprātīgo grēku, šoreiz ar pilnu atbildību. Viņu grēka rezultātā radās pērtiķi, kas tagad pazīstami kā antropoīdi. Morālajam pagrimumam sekoja garīgais pagrimums. Egoisms ņēma virsroku un kā arī darīja galu zelta laikmetam. Tā vietā, lai dižo aizbildņu vadībā strādātu vispārības labā, sadarbojoties ar dabas kosmiskajiem spēkiem, cilvēki krita pašiznīcībā. Sekodami savu saimnieku paraugam, arī dzīvnieki sāka plosīt cits citu. Šī cilvēku morālā ietekme uz dzīvniekiem sniedzas līdz pat mūsu dienām. Kā piemēram tam var minēt lielos kaķus, kurus atlanti izdresēja un izmantoja medībās. Laika gaitā tie pārvērtās par asinskāriem jaguāriem un leopardiem. Katrs cilvēks tolaik sāka cīnīties tikai pats par sevi. Sāka utilizēt savas zināšanas tīri egoistiskiem mērķiem. Sāka ticēt, ka visumā nekas nav augstāks par cilvēku. Katrs pats sev noteica likumus, pats sev bija dievs. Tad tempļos cildinātais kults vairs netika attiecināts uz vārdos neizsakāmu ideālu, bet kļuva par cilvēka kultu. Tāda cilvēka kultu, kāds viņš bija, kādus domas domāja. Atlanti sāka darināt skulptūras pēc sava ģīmja un līdzības, un tās sāka arī pielūgt. Tēlus izcirta no izvirdušas lavas, no kalna baltā marmora un pazemes melnā akmens, kā arī atlēja sudrabā un zeltā. Nišas šādām statujām darināja no koka vai izkalta akmenī un iebūvēja tempļu sienās. Šīs nišas bija visai plašas, tādas, lai attiecīgajai personai veltītajās svinībās priesteru procesiju varētu apiet tām apkārt. Tā cilvēki sāka pielūgt paši sevi. Bagātākie uzturēja veselus garīdznieku štatus, lai tie kalpotu šim viņu kultam un rūpētos par viņu altāri, kurā atradās viņu statujas. Tā tika upurēts kā savulaik dieviem. Sevis pielūgsmes apoteoze vēl lielāka nevarēja kļūt. Karaļi, vairums garīdznieku un liela daļa tautas sāka izmantot apslēptos spēkus, nerēķinādamies ar viņiem dotajiem likumiem un priekšrakstiem, viegliprātīgi noraidot svēto padomus un norādījumus. Saikne ar hierarhiju pārtrūka. Personiskās intereses, alkas pēc bagātības un varas, ienaidnieku izputināšana un iznīcināšana, lai iedzīvotos bagātībā, aizvien vairāk un vairāk pārņēma ļaužu prātus. Slepenās zināšanas, kas tika izmantotas evolūcijai, pretēju mērķu sasniegšanai, vērstas patības un nelabvēlības virzienā, pārtapa par melno maģiju un buršanos. Greznība, zvērīgums un barbarisms aizvien vairāk un vairāk pieauga, līdz mežonīgie instinkti sāka valdīt neierobežoti. Burvji un melno spēku adepti plaši izplatīja melno maģiju, un to cilvēku skaits, kas tai pievērsās, nepārtraukti palielinājās. Kad evolūcijas likumu izkropļošana sasniedza savu apogeju un zelta vārtu pilsēta savas nežēlības ziņā kļuva par īstu elli, visu kontinentu satricināja pirmā briesmīgā katastrofa
Galvaspilsētu aizskaloja okeāna viļņi. Tika iznīcināti miljoniem cilvēku. Par šo katastrofu vairāk kārt tika brīdināts gan imperators, gan arī no augstākās hierarhijas atkritušie priesteri. Gaišie spēki paredzēja šo katastrofu, un viņu ietekmē tautas labākā daļa emigrēja no šīs vietas jau pirms kataklizmas. Tie bija attīstītākie rases locekļi, kuri nebija pakļāvušies vispārējam neprātam, kuri zināja pasaules likumu, saglabāja pareizu atbildības izpratni un kontroli pār saviem psihiskajiem spēkiem. Šī pirmā katastrofa notika Miocēna laikmetā apmēram pirms 800 000 gadu. Tā ievērojami mainīja sauszemes izvietojumu uz zemeslodes. Lielais Atlantīdas kontinents zaudēja savus polārus apgabalus, bet tā vidusdaļa samazinājās un sašķēlās. Amerikas kontinents tajā laikā ar jūras šaurumu atdalījās no savas radītājas Atlantīdas. Pati Atlantīda vēl platās Atlantijas okeānā no 50 ziemeļplatuma grādiem līdz dažiem grādiem uz dienvidiem no ekvatora. Kontinenti pacēlās un iegrima arī citās zemeslodes vietās. Tā piemēram, no Atlantīdas ziemeļaustrumu daļas atšķēlās milzīgas platības – Lielbritānijas salas, un tās veidoja daļu no lielas salas, kas aptvēra Skandināviju, Francijas ziemeļus un visas ap tām esošās jūras. Lemūrijas atliekas kļuva vēl mazākas, bet nākamās Eiropas, Amerikas un Āfrikas teritorijas ievērojami paplašinājās. Otra, taču ne tik liela katastrofa notika apmēram pirms 200 000 gadu. Atlantīdas kontinents sadalījās divās salās. Lielāko ziemeļu salu sauca par Rutu, bet mazāko dienvidu salu par Laitiju. Skandināvijas sala toreiz pievienojās Eiropas kontinentam. Vairākas pārmaiņas notika arī Amerikas kontinentā. Aplūda Ēģipte. Pēc šīs katastrofas gaišo spēku pūliņi hierarhijas vadībā vēl kādu laiku deva labus rezultātus un atturēja izglābtos iedzīvotājus no melnās maģijas. Taču agrāko spožumu Tolteku apakšrase vairs nekad nespēja sasniegt. Vēlāk Tolteku pēcteči Rutas salā miniatūrā atkārtoja savu priekšteču vēsturi. Valdnieki un viņu dimensija tur atkal sasniedz zināmu varenību un pārvaldīja salas lielāko daļu. Vēlāk arī šī dinastija nonāca melnās maģijas ietekmē. Šī ietekme izplatījās arvien tālāk un atkal noveda pie kosmiski neizbēgamas katastrofas, kas attīrīja pasauli tās tālākai evolucionārai attīstībai. Apmēram pirms 80 000 gadu notika trešā katastrofa, kas spēku un negantuma ziņā pārspēja iepriekšējās. Laitija gandrīz pilnīgi nogrima, bet no Rutas salas saglabājās visai neliela daļa – Poseidona sala. Minētajā laikmetā un pirms Poseidona salas nogrimšanas tomēr kādā kontinenta daļā vienmēr valdīja kāds gaišās dinastijas imperators. Viņš darbojās hierarhijas vadībā, pretojās tumšo spēku centieniem un veda sev līdzi labāko mazākumu, kas centās dzīvot tīri un cildeni. Pirms katastrofām vienmēr notika labākā mazākuma emigrācija. Šīs emigrācijas vadīja garīgie vadoņi, kuri spēja paredzēt valstī draudošo nelaimi. Iesvaidītie karaļi un skolotāji, kas ievēroja labo likumu, tika iepriekš brīdināti par gaidāmajām katastrofām. Viņi bija tāds kā pravietisko brīdinājumu centrs un glāba uzticamās izredzētās ciltis. Šādas emigrācijas notika slepeni nakts aizsegā. 9000
564. gadā pirms Kristus spēcīgas zemestrīces sagrāva Poseidonu salu. Tā nogrima jūrā, radīdama milzīgu vilni, kurš apludināja zemienes, atstādams cilvēkus prātos atmiņas par drausmīgiem postošiem grēku plūdiem. Lūk, viena no teiksmām par Poseidona salas pēdējām dienām. Un lielais spožā vaiga valdnieks, visu dzeltensajaino vadonis, noskuma, redzēdams melnsajaino grēkus, un nosūtīja viņš savus gaisa kuģus ar dievbijīgiem cilvēkiem pie visiem saviem brāļiem valdniekiem, citu tautu un cilšu vadoņiem, sacīdams: gatavojieties, sacelieties jūs labā likuma ļaudis un pārcelieties uz citu vietu pa zemi, kamēr tā vēl sausa. Vētras vadoņi nāks, viņu kaujas rati tuvojas zemē. Tikai 1 dienu un 2 naktis nodzīvos tumšā vaiga vadoņi burvji uz šīs pacietīgās zemes. Tā ir nolemta bojājējai, un viņiem jānogāžas lejā līdz ar to. Dzīļu uguņu valdoņi, gnomi un stihiskie ugunsgari kaļ savas maģiskās ugunīgās bruņas. Taču ļaunās acis valdoņi ir stiprāki nekā stihiskie gari, un viņi ir vareno vergi. Viņi pārzina augstāko maģijas mākslu. Sacelieties un lieciet lietā savus maģiskos spēkus, lai turētos pretī burvju spēkiem, lai katrs spožā vaiga valdonis, baltās maģijas adepts, piespiež katra tumšā vaiga valdoņa kuģi nonākt viņa varā, lai neviens no burvjiem nevarētu izglābties no ūdeņiem, izvairīties no 4 karmisko dievību zižļa un izglābt savus ļaunos piekritējus, lai katrs dzeltensajainais uzsūta miegu katram melnsajainajam, lai pat burvji izbēg no sāpēm un ciešanām, lai katrs cilvēks, kas uzticīgs saules dieviem, paralizē katru cilvēku, kas uzticīgs mēnesis dieviem, lai viņš neciestu un izbēgtu no sava likteņa, un lai katrs dzeltensajainais dod savu dzīvības ūdeni jeb asinis runājošiem dzīvniekiem, kuri pieder melnsajainajiem, lai viņi neuzmodinātu savu saimnieku. Tā stunda ir situsi, melnā nakts ir klāta, lai piepildās viņu liktenis. Mēs esam 4 lielo karmisko dievību kalpi, lai atgriežas gaismas valdnieki. Lielais valdnieks nokrita uz sava spožā vaiga un sāka raudāt. Kad valdnieki sapulcējās, ūdeņi jau bija sakustējušies, taču tautas jau bija šķērsojušas sausās zemes. Tās jau bija ārpus draudošā ūdens līmeņa robežām. Valdnieki savos kuģos panāca viņus un veda uz uguns un metāla zemēm, uz austrumiem un ziemeļiem. Meteori kā krusa krita uz melnsajaino zemēm, taču viņi gulēja. Runājošie zvēri, jeb maģiskie sargi, bija mierīgi. Dzīļu valdoņi gaidīja pavēles, taču tās nenāca, jo to devēji gulēja. Ūdeņi pacēlās un pārklāja ielejas no vienas zemes malas līdz otrai. Plakankalnis palika. Tur apmetās tie, kas izglābās. Dzeltenās sejas un taisnās acis, atklātie un patiesie cilvēki. Kad tumšajainie valdoņi pamodās un iedomājās par saviem kuģiem, lai ar to palīdzību glābtos no krītošajiem ūdeņiem, viņi redzēja, ka viņu kuģi ir pazuduši. Aizvedamās tautas ļaužu skaita ziņā varēja salīdzināt ar piena ceļa zvaigžņu skaitu. Tāpat kā pūķis lēni izvērš savu ķermeni, tā arī cilvēku dēli, kurus veda gudrības dēli,
izvērsa savas rindas, un tās pletās aizvien plašākas, kā straujas saldūdens straumes. Daudzi, kas bija nobijušies, ceļā gāja bojā, taču lielākā daļa tika izglābta. Daži no tumšajiem magiem, kas bija pamodušies agrāk par citiem, dzinās pakaļ tiem, kas bija viņus it kā apzaguši un atradās pēdējās rindās. Sekotāji, kuru galvas un krūtis pacēlās virs ūdens, dzinās bēgošajiem pakaļ, līdz beidzot ūdens viņus sasniedza, un viņi gāja bojā līdz pēdējam cilvēkam. Zeme pavērās zem viņu kājām un aprija visus, kas bija to apgānījuši. Tā gāja bojā pēdējais, kas bija palicis pāri no Atlantīdas, Poseidonas sala, kuru no virsmas apņēma ūdens, bet no apakšas uguns. Lielais kalns nepārtraukti izvirda liesmas. Uguns vēmējs briesmonis palika viens starp nelaimes piemeklētās salas gruvešiem. Pirms apmēram 400 000 gadu lielā gudro loža tika pārcelta no Atlantīdas uz Ēģipti. Tolteku zelta laikmets sen bija beidzies. Morālais pagrimums un nodarbošanās ar melno maģiju izplatījās arvien plašāk un plašāk. Baltā loža prasīja tīrāku vidi, un tāpēc tika pārcelta uz Ēģipti, tolaik tūkstnešainu un mazapdzīvotu vidi. Tur lielā gudro loža 200 000 gadus varēja netraucēti turpināt savu darbu. Apmēram pirms 200 000 gadu Baltā loža nodibināja impēriju, kurā valdīja Ēģiptes pirmā dievišķā dinastija un sāka izglītot tautu. Šajā laikā parādījās pirmās pārceļotāju grupas no Atlantīdas. 10 000 gadu, kas bija palikuši līdz otrajai katastrofai, tika uzceltas 2 lielās Gīzes piramīdas ar plašām zālēm. Tajās notika mācekļu iesvaidīšanas ceremonijas un glabājās varenie talismani, kas bija nepieciešami kosmisko katastrofu laikā, kuras tie spēja pareģot. Otrās katastrofas laikā, apmēram pirms 200 000 gadu, un Ēģiptes pirmo plūdu laikā, tās iedzīvotāji emigrēja uz Abesīnijas kalniem, tolaik salu. Kad applūdušās teritorijas atkal pacēlās virs jūras līmeņa, tur apmetās gan agrāko iedzīvotāju pēcnācēji, gan Atlantu pārceļotāji, lielākoties akadieši. Viņiem sajaucoties ar citām tautām, izveidojās ēģiptiešu tips. Uz šo laiku attiecināms arī otrās dievišķās dinastijas valdīšanas laiks Ēģiptē, kad valsti vēl pārvaldīja gudrie adepti. Trešā ar Atlantīdu saistītā katastrofa, kas notika pirms 80 000 gadu, izraisīja otro Ēģiptes teritorijas applūšanu. Vēsturnieks Manetons stāsta, ka tad, kad ūdens aizplūdis, sākusi valdīt trešā dievišķā dinastija. Pirmo šīs dinastijas valdnieku laikā tika uzbūvēts grandiozais Karnakas tempļu ansamblis un daudzas citas lieliskas celtnes. Poseidonas salas nogrimšana okeānā izraisīja vēl vienus plūdus Ēģiptē. Tie bija pavisam īslaicīgi, tomēr darīja galu dievišķajai dinastijai, jo gudro loža pārcēla savu mītni uz citu valsti. Senākā eģiptiešu cilvēku dinastija, kas sākās ar Manesu, bija apguvusi visas Atlantu zināšanas, kaut arī viņu dzīslās vairs neritēja Atlantu asinis. Laikā, kad nogrima Poseidonas sala, Sahāras tūkstnesis vēl bija okeāna dibens. Tāpat kā Gobi tūkstnesis bija centrālās Āzijas vidiena jūras dibens.
Lielbritānijas salas vēl bija savienotas ar Eiropas kontinentu, bet Baltijas jūras vispār vēl nebija. Sākot ar šo laiku, kontinentu aprises iegūst to formu, kāda tiem ir mūsdienās. 4. apakšrasei turāniešiem bija dzeltena ādas krāsa. Šī apakšrase bija nevaldāma un nedisciplinēta, rupja un cietsirdīga. Turānieši nekad nebija valdījuši Atlantīdas kontinentā. Viņi bija kolonizatori. Turāniešu lielākā daļa emigrēja uz apvidiem, kas atradās uz austrumiem no Atlantīdas. Pēc tam viņi devās vēl tālāk uz austrumiem, uz Āzijas centrālās jūras krastiem. Daži no viņiem aizceļoja vēl tālāk gar Dzelteno upi un apmetās uz dzīvi Ķīnas centrā. Šo apakšrasi dažos mūsdienu Ķīnas novados pārstāv gara auguma ķīnieši, kurus viegli atšķirt no 7. apakšrases ķīniešiem. Pirmatnējie semīti, 5. apakšrase, bija baltie cilvēki. Šī apakšrase bija ļoti kareivīga, veselīga, enerģiska, ar noslieci uz laupīšanu. Lielākoties viņi bija nomadi. Raksturīga šīs apakšrases iezīme bija aizdomīgums un nesaticība. Viņi mūžīgi karoja ar kaimiņiem. Viņu pēcnācēji ir tīrasiņu jūdi un Ziemeļāfrikas kabili. Arī 6. apakšrase, akadieši, bija baltie. Viņi parādījās jau pēc katastrofas, kas notika pirms 800 000 gadu. Viņi daudz karoja ar semītiem, kurus beidzot uzvarēja. Akadieši izcēlās ar spējām komercijā, navigācijā un ar savām kolonizatoru iemaņām. Akadiešu lielā interese par kuģniecību lika viņiem pastiprināti pētīt zvaigžņotās debesis. Tāpēc tika gūti milzīgi panākumi astronomijā un astroloģijā. Viņi uzcēla vairākus lielus tirzniecības centrus un nodibināja sakarus ar visattālākajiem zemeslodes novadiem. Viņu pēcnācēji, feniķieši, nodarbojās ar tirdzniecību vidusjūras krastos. Pēdējā 7. jeb mongoļu apakšrase izveidojās Austrumsibīrijā, Tatāru stepēs. Mongoļi radušies tieši no turāniešu apakšrases, kuru viņi nomainīja Āzijas lielākajā daļā. Viņiem nebija nekāda sakara ar seno Atlantīdas kontinentu. Lielajos Tatārijas plašumos viņiem bija pietiekami daudz vietas, uz kurieni pārceļot, paliekot savā pašu zemē. Šī apakšrase neiedomājami sakuploja. Sakarā ar apvidus apstākļiem mongoļi kļuva par nomadiem, vēlāk par zemkopiem. Salīdzinājumā ar citiem priekšgājējiem, rupjajiem turāniešiem, viņi bija augstāka apakšrase. Tāpat kā turāniešiem, arī mongoļiem bija dzeltena ādas krāsa. Izklīduši pa Ķīnas līdzenumiem, viņi tagad ir mūsdienu ķīnieši. Japāņi pilnībā nepieder ne pie vienas apakšrases, jo ir vairāku apakšrasu sajaukums. Japāņi ir tāds kā visas pamatrases pēdējais uzvirtenis. Tieši tāpēc šai tautai ir daudz no 7. apakšrases ķīniešiem atšķirīgu īpašību. 5. pamatrase, kas tagad ir cilvēces evolūcijas priekšgalā, cēlusies no Atlantu 5. apakšrases, pirmatnējiem semītiem. Šīs apakšrases izcilākās ģimenes jau ilgi pirms Atlantīdas bojāejas tika izraudzītas un nometinātas Āzijas centrālās jūras dienvidu krastos. Arī 5. rase dalās 7 apakšrasēs, no kurām pagaidām parādījušās tikai 5.
Pirmā apakšrase no Centrālās Āzijas pārgāja uz Indiju un apmetās Himalaju dienvidos. Tā sāka valdīt plašā Indonēzijas pussalā, pakļaujot savai varai 4. un 3. rases tautas, kas tolaik apdzīvoja Indiju. Pirmo apakšrasi pārstāv ne tikai ātiskie indusi, bet arī viens no senās Ēģiptes tipiem, tas, pie kura piederēja augstākā valdošā šķira. Pie otrās apakšrases pieder ātiskie semīti, kas atšķiras no pirmatnējiem Haldejas, Asīrijas un Babilonijas semītiem, kā arī mūsdienu arābi un mauri. Trešā apakšrase ir irāņu apakšrase, pie kuras piederēja senie persieši. Viņu pēcteči ir mūsdienu persieši. Pie 4. ķeltu apakšrases pieder senie grieķi un romieši, kā arī mūsdienu itāļi, grieķi, franči, spāņi, īri un skoti. Pie 5. teitoņu apakšrases pieder slāvi, skandināvi, holandieši, vācieši, angļi un visā pasaulē izkaisītie viņu pēcteči. Centrālajā Āzijā, Afganistānā, pusceļā starp Kabulu un Balhu ir Bāmjānas pilsēta. Netālu no šīs pilsētas paceļas 5 kolosālas statujas. Vislielākā augumā sasniedz 52 metrus. Otra lielākā, kas tāpat kā pirmā ir izcirsta klintī, ir tikai 36 metrus augsta. Trešā statuja sasniedz vairs tikai 18 metrus. 2 pārējās ir vēl mazākas, turklāt viena no tām ir tikai nedaudz lielāka par mūsu pašreizējās rases vidēji gara cilvēka augumu. Pirmais un lielākais no šiem kolosiem attēlo cilvēku, kas tērpies tādā kā togā. Šīs 5 figūras radījuši 4. rases gudrie, kas pēc viņu kontinenta aplūšanas atrada patvērumu arī Centrālās Āzijas kalnu grēdas augstienēs. Šīs figūras ir ilustrācija mācībai par rasu pakāpenisku evolūciju. Vislielākā statuja attēlo pirmo rasi. Tās ēteriskais ķermenis atveidots cietā, nesadrupināmā akmenī. Otra 36 metrus augstā statuja attēlos sviedros dzimušos. Trešā 18 metrus augstā iemūžinājusi to pagrimušo rasi, no kuras sākās pirmā fiziskā rase, kas dzima no tēva un mātes. Viņu pēdējie pēcnācēji, kas attēloti Lieldienu salas statujās, Lemūrijas aplūšanas laikā sasniedza vairs tikai 6 līdz 7,5 metrus garu augumu. 4. rase bija vēl mazāka, lai gan salīdzinājumā ar mūsu pašreizējo 5. rasi tomēr vēl bija gigantiska, un šo virkni noslēdz pēdējā rase.